Hyvää huomenta! Sveiciens jaunajiem sekotājiem! Dodamies atzīmēt Somijas dzimšanas dienu uz iepriekšējo vietu. Nevar tak vienkārši sēdēt mājās un skatīties televizoru, vajag taču pabūt pie dabas. Esam atnākuši līdz vietai. Neviens nav copējis mūsu āliņģos. Jābur tik iekšā. Jāarbuz reiz otrs. Tā ir štela, es jums saku. Šito nevar nožēlēt. Tagad arī tikai būs jāsāk copēt. Jāskatās, kas ir atnācis šeit. Arī tu sāks copēt. Somijā sarkanos nevar nopirkt uz gramiem. Bet ir nopirkt šādas te kastītes. MTX Fishing. Iekšā ir 10 grami un maksā 4 eiro. Tā kā, ja gribat tā kā Normunds iebarot 200 gramus copas reizē, skat 80 eiro izmaksāt. Un kas ir jārit? Uz Britkas nekā sākumā, ja? Jābrauc mājās? Jā. Kā tad tikko atbrauc un brauc mājā, kas te galīgi? Tev temperatūra ir, ka tu man tā saki. No tevis to negaidīju. Karači jāiebaro. Un atkal jāarbi āliņi. Arī vienkārši jāpamēģina stārpīt. Jau būs izurpti kādi 20 āliņi. Vispār copes nav. Un dzīves arī nerāda. Skatos dīperī. Vispār tukšums apakšā. Arī te arī nekā. Bet, baigā migla nāk virsū. Jāskatās. Laikam jāmaina kāda vieta būs. Jāmēģina trāpīt uz asariem. Vai nu viņi ir pie paša krasta, kā vietējie copē. Vai arī kaut kur tie bari vēl nav atnākuši. Nevar zināt. Baigā migla. Nekas neķerās. Izurbt jau kādi 100 āliņģi. Bū! Tā nav zivju, man liekas. Te zivju nav. Ko lai dara, kad neķerās? Ejam atpakaļ uz vietu, ko iebarojām no rīta. Varbūt vienu raudiņu noķersim, un tas jau būs ļoti daudz. Tas jau būs vēl augstās steigums. Tā jau daudz copmaņu. Copmaņi daudz, bet copes nav. Tukšā. Nocopējāmies 5 stundas un pat tukšo, pat copi neredzējām un dīperī. Pat nerādīja, ka zivs ir apakšā. Jābrauc mājās. Jāsvin Somijas neatkarības diena. Varbūt tāpēc arī neķerās. Zivis svin. Zivis svin. Nu, nē, es domāju, vakar bija mīnus 19 grādi un šodien mīnus 5. Un migla nokrita, tāpēc arī laikapstākļu maiņa. Bet šī vieta pagaidām sevi ir izsmēlusi. Jābrauc būs jaunu ūdeņu meklējumos. Vai ne? Yes, yes. Yes, yes. Nu, labrīt! Esam atbraukuši uz Puhajārvi, Sakūlā. Mēģināsim atrast asarīšus. Ezers ir diezgan paliels. Varētu teikt, ka tā kā peipusts. Līdz ar ko jāatrod tikai, kur viņi ir. Cik iepriekš esam šeit bijuši. Ja trāpi lielam baram virsū, tad var atvilkties. Ja netrāpi, tad paliec tukšā. Tad jau manīs. Mīnus 6 grādi. 10. decembris.
Tādi šitie te. Zandarti? Tu esi saķēris pilnu ar zandartiem? Paskatieties, kādi zandarti. Nejēgā. Nācām uz ledus sablīvējumiem. Neķerās. Nevar atrast lielos asarus. Bur! Es jau piekusi. Piekusi, ja? Cik biezi tas ledus ir? Tu griez? Es nezinu. Ir! Un tagad uz augšu jārauj. Es nezinu. Kā jārauj uz augšu? Beidzām copi. Erit, kas tev ir sakāms? Nav zivju šogad. Šogad zivju nav. Otrā reize jau tukšā. Nē, nu kā tukšā? Labā, svaigā gaisā pavadīt. Paskatījāmies gandrīz kā skijoriņi. Kā ir jūs blēzuši? Ziemas trasīt uz ezeru. Normāli blēž ar saviem krosiniekiem. Somijam ir tādi traki cilvēki. Ko lai padara? Tā viņš ir.